Labdien! Mani sauc Anīsija Pokšta. Esmu ģeomātikas pirmā kursa studente, un šīs video būs par programmēšanas valodu Python, jeb kā latviski mēs sakam Pitons. Mūsdienās grūti iedomāties dzīvi bez tehnoloģijām. Programmēšanas valoda ir formāla valoda, kas tiek izmantota, lai sazinātos ar datoru un norādītu tam, kādus uzdevumus veikt. Viena no populārākajām un visplašāk izmantotajām programmēšanas valodām šodien ir Python. Šī valoda ir diezgan populāra, jo Python programmēšanas valodai ir vienkārša sintakse, plašas iespējas, un valoda ir izveidota tā, lai lietotājiem maksimāli viegli būtu to apgūt un izmantot. Savu stāstu par Pythonu es sākšu ar vēsturi. Valodu 1991. gadā izveidoja holandiešu programmētājs Guido van Rossums. Pythons radās kā mēģinājums izveidot valodu, kas būtu viegli saprotama un izmantojama, vienlaikus saglabājot spēju risināt sarežģītus uzdevumus. Pythona izveidošana sākās 1980. gadu beigās, kad Guido van Rossums strādāja pie projektu grupas ABC valodas izstrādes. Valoda ātri tika pilnveidota un attīstīta, jo lietotāju skaits palielinājās, paplašinājās bibliotēku un rīku pieejamība. 2000. gadā tika izlaista jauna versija Pythons 2.0, bet valodai bija savi trūkumi. Tāpēc 2008. gadā tika izlaista jauna versija Pythons 3.0. Versijā bija būtiskas izmaiņas, tikai uzlabota funkcionalitāte un sintakse kļuva izteiksmīgāka. Šobrīd Pythons 3 ir standarta versija, bet valoda turpina attīstīties un uz doto brīdi jaunākā versija ir Pythons 3.12.0. Interesants fakts. Valoda saucās Pythons, un uzreiz tā asociējas ar čūsku, bet Guido van Rossums valodu nosauc populārā 70. gadu britu komēdijas TV šova Monty Python's Flying Circus vārdā, jo autors bija šova cienītājs, tāpat kā daudzi citi tā laika izstrādātāji, un pašam šovam bija dažas paralēles ar datortehnoloģiju pasauli. Kā tad izskatās Pythons? Šobrīd es esmu platformā W3 Schools, šeit es rādīšu piemērus, un sākšu es ar to, kā iepriekš minēju, ka Pythons ir diezgan vienkārša un saprotama programmēšanas valoda. Un es gribu to salīdzināt ar citu valodu. Piemēram, es gribu izvadīt uz ekrāna Hello World. Pythonā to es varu izdarīt, uzrakstot tikai vienu rindiņu – print Hello World. Ja mēs skatāmies, kā tas izskatās valodā Java, tad šeit viss ir daudz sarežģītāk. Es arī esmu mācījusies Javu, un es teikšu tā, man Javu ir diezgan grūti saprast, jo Pythons ir izveidots tā, ka lietotājs, ieraugot kodu, uzreiz varētu saprast, kas ir kas. Javā tas ir nedaudz sarežģītāk, un šeit, lai mums izprintētu, lai izvadītu Hello World, mums ir jāuzraksta veselas 5 rindiņas. Apskatīsim nedaudz sarežģītāku kodu. Šeit es uzrakstīju nelielu programmiņu, kas mums rēķina kvadrāta vienādojumu. Šobrīd es esmu Tonijā, jo, kā jau arī iepriekš minēju, man visvairāk patīk Tonijs. Tātad
Man ir kods uz 20 rindiņām, un es gribu aprēķināt kvadrāta vienādojumu. Pirmais, ar ko es sākšu, noteikti ir import math. Tā jau mēs varētu nerakstīt to import math, bet tā kā rēķinot kvadrāta vienādojumu, es izmantoju kvadrātsaknes un pakāpes. Tas nozīmē, ka es izmantoju sarežģītākas matemātiskās funkcijas. Nozīmē tā, lai programma mani saprastu, es tādā ziņā importēju matemātiku. Tā, lai man programma ļautu izmantot kvadrātsaknes un pakāpes. Tālāk es uzrakstīju print, ievadi koeficientus. Protams, es koeficientus varēju uzreiz rakstīt iekšā kodā, bet es gribu tā, lai lietotājiem būtu iespēja pašam ievadīt savus koeficientus. Tad es rakstu print ax kvadrātā plus bx plus c ir vienāds ar 0. Šeit es vienkārši izvadu, kā ir jāizskatās kvadrāta vienādojumam. Tālāk es pieprasu lietotājiem uzrakstīt koeficientus A, B un C. A, B un C mums ir mainīgie. Un kā man skolā mācīja, piemēram, ja man ir kaut kāda kaste, un es tajā kastē gribu kaut ko ielikt. Programmēšanas valoda strādā tā, ka, lai es kaut ko ieliktu tajā kastē, man tā kaste ir jānosauc. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu atšķirīgi nosaukumi, jo citādāk programma mani nesapratīs. Tad es rakstu float. Float ir... Mēs varam rakstīt int vai float. Int mums ir vesels skaitlis, float mums ir decimāldaļa. Jā, sanāk skaitlis ar komatu. Tad es atveru iekavas, rakstu input, tā, lai man būtu iespēja kaut ko uzrakstīt. Un vēl vienā iekavā pēdiņās es rakstu A ir vienāds, B ir vienāds, C ir vienāds ar kaut ko. Tālāk es uzrakstu to diskriminanta formulu, kas ir b kvadrātā mīnus 2, b kvadrātā mīnus 4ac. Un šeit ir ļoti svarīgi, kā ar vienu zvaigznīti mēs apzīmējam reizināšanu, ar 2 zvaigznītēm mēs apzīmējam kāpināšanu. Nozīmē, ka mums b kvadrātā, tāpēc šeit man ir 2 zvaigznītes. Tad es rakstu print diskriminants d. Un šeit man arī ir tālāk es uzrakstu diskriminanta formulu, kas ir b kvadrātā mīnus 4ac. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka ar vienu zvaigznīti mēs apzīmējam reizināšanu, ar 2 zvaigznītēm mēs apzīmējam kāpināšanu. Mums ir b kvadrātā. Tālāk es izvadu diskriminantu, tāds kāds man sanāca, un tālāk mums ir nosacījumi. Ja diskriminants ir pozitīvs, tad mums ir 2 saknes. Ja diskriminants ir vienāds ar 0, tad ir tikai 1 sakne. Ja diskriminants ir negatīvs, tad sakņu nav. Un es arī to rakstu, izmantojot komandu if. Es rakstu if diskriminants ir lielāks par 0, tad man eksistē 2 saknes. Šeit es ierakstu formulas, kas ir mīnus b plus kvadrātsakne no diskriminanta dalīta ar 2a, un tas pats ir ar mīnus zīmi. Tad, ja diskriminants man ir pozitīvs, tad es prasu, lai man izvada manu atbildi x1, x2. Jā, diskriminants man ir vienāds ar 0, un šeit arī ir svarīgi atcerēties. Ar vienu vienādības zīmi mēs apzīmējam, piemēram, kā šeit mums ir A ir vienāds float input. Tad nozīmē, ka mēs kaut kādam mainīgajam dodam nosaukumu. Ar 2 vienādības zīmēm mēs apzīmējam kā
kaut kas ir vienāds ar kaut ko. Piemēram, kad diskriminants ir vienāds ar 0. Ja diskriminants man ir vienāds ar 0, tad man eksistē tikai viena sakne, un es izvedu tikai vienu sakni, kas ir X. Ja man diskriminants ir mazāks par 0, tad es izvedu sakņu nav. Un šeit es izmantoju if, elif, else. Un šeit, kā var redzēt, es nerakstīju nekādu nosacījumu, kā diskriminants ir mazāks par 0. Es vienkārši rakstu else. Programma pati man saprot, ka ja diskriminants ir mazāks par 0, tad sakņu nav. Tagad mēs varam izmēģināt šo. Spiežam run. Programma man uzraksta ievadi koeficientus, uzraksta formulu. Es rakstu, ka, piemēram, A ir vienāds 3, 4 un -1. Diskriminants ir vienāds ar 28. Pirmā sakne mums ir 0,22, otrā sakne man ir -1,55. Programma mums visu aprēķināja, to mēs varam pārbaudīt kalkulatorā. Tādā veidā mēs varam rakstīt, mēs varam rēķināt kaut kādus matemātiskus uzdevumus. Protams, programmēšana ir tik plaša, ka ar programmēšanas valodu mēs varam uzrakstīt jebko. Bet tas bija tāds vienkārši piemērs, kaut vai liekas, ka ir sarežģīti, bet īsnībā, ja saprast, kā strādā programmēšanas valoda, tad viss liekas daudz vienkāršāks. Jo, kā man mācīja skolā, programmēšanas valoda ir jāmācās kā jebkura cita valoda. Viņa vienkārši ir jāiemācās. Piemēram, mēs mācāmies angļu valodu, bet kamēr mēs nesāksim izmantot to valodu, ka mēs nesāksim runāt, mēs viņu neiemācīsimies. Tieši tas pats ir ar programmēšanas valodu. Tagad pastāstīšu par to, kur mēs varam rakstīt mūsu kodu. Šeit ir vairākas opcijas. Protams, mēs to varam darīt neinstalējot nekādas programmas, bet kā pirmo es parādīšu tādu programmu kā Visual Studio Code. Tā ir viena no populārākajām programmām, un viņa ir diezgan ērta, man patīk viņu izmantot. Lūk, šādi viņa izskatās, un pirmais, kas būtu jāizdara, protams, būtu jāinstalē šī programma uz datora, un otrais, ja mēs runājam par valodām, tad noteikti arī, ja mēs runājam konkrēti par Pythonu, tad būtu jāinstalē Pythons, citādāk Visual Studio Code neļaus mums rakstīt nekādu kodu. Tā kā man viss ir instalēts, man nekas nav jādara, tad, piemēram, es gribu izveidot jaunu failu, tā, lai es varētu uzrakstīt kaut kādu kodu. Tad es spiežu file, new file. Šeit ir tādas opcijas, ka mēs varam atvērt jau kaut kādu esošu failu, bet es izveidošu jaunu failu. Un mēs failu varam saglabāt kā teksta failu, vai arī mēs viņu varam saglabāt konkrēti tā, lai mēs varam viņu uzreiz atvērt Visual Studio Code. Faila nosaukums man, piemēram, būs uzdevums1.py. Šis te py ir vajadzīgs, lai programma mums saprastu, kādu valodu mēs gribam izmantot. Spiežu Enter, saglabāju failu tur, kur es viņu gribu. Viss fails mums ir saglabāts, un tagad mēs varam rakstīt. Pieņemsim, es uzrakstīšu pavisam vienkārši programmiņu, tā, lai vienkārši parādītu, kā strādā Visual Studio Code. Es rakstu print, iekavas, pētiņas, sveiki. Tad es uzrakstīju savu kodu. Te augšā labajā stūrī mums ir tāds 3 stūrītis, mēs viņu uzspiežam. Mums parādās termināls, kur ir arī kaut kāda informācija, un re, ko šeit ir mūsu atbilde.
Visual Studio Code ir ļoti ērta programma. Šeit var visu uztaisīt tā, lai lietotājiem maksimāli ērti būtu izmantot šo programmu, kas man arī patīk. Viņu var pielāgot un uztaisīt tā, lai man patiktu. Es spiežu uz settingiem, un šeit ir color theme, un es varu, piemēram, izvēlēties kaut kādu citu krāsu. Piemēram, man patīk sarkana krāsa, un es gribu, lai man programma izskatās šādi. Nu, tas tā īsumā par Visual Studio Code. Ja, piemēram, mums nav tādas iespējas instalēt kādu programmu, to visu mēs varam darīt online, un viena no platformām būs Replit. Tur ir jāielagojas, jāizveido savus profils. Man profils jau ir izveidots, jo es Replitu izmantoju, kad vēl mācījos skolā. Bet ir tāda problēma, ka es īsti nesaprotu, kāpēc, bet viņš man neļauj izveidot jaunu Replitu. Viņš man grib, lai es maksāju par to, un tā kā es sen nebiju izmantojis Replitus, nezinu, vai man kaut kas te nestrādā, vai vienkārši tagad viņu var izmantot tikai par maksu. Bet, nu, kā piemērs atveršu kaut kādu programmiņu, piemēram, to, ko es jau taisīju pirms 3 gadiem, kad es vēl mācījos skolā. Un parādīšu, kā vispār izskatās Replits. Uzrakstīt atkal print. Sveiki. Spiežu run. Un viņš man, tāpēc, ka šeit es izmantoju MySQL Py. Labi. Šeit es atkal uzrakstīju vienu rindiņu, print sveiki, es spiežu run, un viņš man labajā pusē parāda atbildi, bet viņam šeit kaut kas nepatīk. Es tagad neiedziļināšos, kāpēc viņš man rāda šitās te sarkanās rindiņas, bet es vienkārši gribu parādīt, kā strādā Replits, ka šeit mēs rakstam mūsu kodu, labajā pusē viņš mums parāda atbildi. Otra programma, ko es gribu parādīt, būs Tonijs. Šī programma arī ir jāinstalē uz datora. Teikšu tā, Tonijs man patīk visvairāk. Šeit man jau atvērās kaut kāds fails, bet es šito iztaisīšu. Un Tonijs ir maksimāli vienkāršs, un personīgi man visvairāk patīk izmantot Toniju. Šeit nav nekādas liekas funkcijas, vienkārši ir lauks, kur mēs rakstam mūsu kodu, un lauks, kur viņš mums parāda atbildi. Šeit, piemēram, es izdarīšu visu to pašu, uzrakstīšu print. Un jāuzspiež zaļā poga, kas ir run, un viņš man parāda atbildi. Viss ir maksimāli vienkārši, mēs varam uzspiest uz failu, un mēs varam viņu saglabāt, vai arī atvērt jau esošu failu. Izmantojot un rakstot kaut kādā valodā, ir ļoti svarīga struktūra, pareizrakstība, pieturzīmes, kā piemēram latviešu valoda. Ja es gribu, lai mani saprastu arī citi cilvēki, man ir svarīgi, ja piemēram, es kaut ko rakstu. Man ir jāievēro struktūra, pareizrakstība. Vajag, lai visas pieturzīmes ir savā vietā, tā lai citi cilvēki varētu mani saprast. Programmēšanas valodā ir tieši tas pats. Tikai šeit lietotājs sarunājas ar datoru. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot visas prasības. Kā piemērs, man šeit ir kods. Konkrēti šīs ir JSONs. Kā mēs varam redzēt?
Viss ir strukturēts, ir ievērotas visas pieturzīmes. Ja mēs atveram pēdiņas, tad viņas obligāti vajag aizvērt. Ja mēs tieši tas pats ir ar riekavām un arī ar pareizrakstību. Ja mēs kaut ko neievērosim, ja, piemēram, es kaut kur aizmirsīšu uzrakstīt komatu. Dzīvē, piemēram, sarunājoties ar kādu cilvēku, ja es kaut kur neuzrakstīšu to komatu vai arī kādu vārdu uzrakstīšu nepareizi, cilvēkam varbūt būs grūtības mani saprast, bet tomēr viņš mani sapratīs. Ar datoru ir citādāk. Ja mēs kaut ko nepareizi uzrakstīsim, ja, piemēram, rakstot kodu, es kaut kur aizmirsīšu uzrakstīt komatu, dators mani nesapratīs un uzreiz izmetīs kļūdu. Piemēram, šeit man ir name John, age 30, šeit, ja piemēram, šī programma man tagad strādā, kur man ir izvadīta atbilde. Ja, piemēram, es šeit noņemšu komatu, programma man izveda kļūdu. Un parasti ir uzrakstīts syntax error, invalid syntax. Nozīmē, ka manā kodā ir kaut kāda kļūda un dators mani nesaprot. Ja es uzrakstīšu atpakaļ to komatu, uzspiedīšu run, tagad viss kārtībā. Dators mani saprot un izveda man atbildi.